Iespējams, viņi dzīvo un strādā jūsu pilsētā. Varbūt ir jūsu valdības locekļi, varbūt dzīvo kaimiņos. Vai varbūt pat skolo jūsu bērnus. Bet viņi nav tie, par ko uzdodas. Vai ārpuszemes viesi dzīvo starp mums? Es nogalināju 2 no viņiem. Jā, viņi ir mirstīgi un iet bojā. No citplanētiešu rases, kas dzīvo zem Losandželosas ielām, līdz slepenas laboratorijas atklāšanai, kurā cilvēki neveic eksperimentus. Cilvēki ir eksperimenti. Cilvēku ķermeņa daļas tiek kombinētas ar citplanētiešu ķermeņa daļām. Tas ir īsts šausmu kambars. Šovakar mēs atklāsim neticamus noslēpumus par ārpuszemes būtnēm, kas dzīvo starp mums. Un līdz šim neredzētu interviju ar sievieti, kas apgalvo, ka spēj sazināties ar citplanētiešu rasi. Sveiki! Mēs esam arkturieši. Pievienojieties, kad atklājam noslēpumus par citplanētiešiem starp mums. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības, par NLO liecībām tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdības vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Kusko, Peru. Šī džungļu pilsēta reiz bija Inku impērijas galvaspilsēta. Lielā Inku civilizācija, kas valdīja 13. un 14. gadsimtā un pielūdza saules dievu. Bet 90. gadu beigās, kad zinātnieki veicot arheoloģiskos izrakumus atklāja ko neticamu. Galvaskausus, kas pieder cilvēkiem nezināmām radībām. To izmērs un forma gandrīz pilnībā atbilda tam, kā liecinieki apraksta ārpuszemes būtnes. Izstieptie galvaskausi, ko atradām, ir ne tikai lielāki kā mūsdienu cilvēku, bet arī acu dobumi ir daudz lielāki. Žoklis ir daudz lielāks, un pats kaulu sastāvs reizēm ir par 60% smagāks nekā mūsdienu cilvēkam. Vai tas varētu būt pierādījums, ka ārpuszemes būtnes ir dzīvojušas un mirušas uz planētas Zeme? No vienas puses ir pilnīgi ikdienišs skaidrojums. Zīdaiņi tika piesieti pie dēļa tā, ka tika deformēts galvaskauss. Galvaskauss tika pagarināts, un tas ir tas, ko mēs redzam. Bet NLO vēsturnieki saka ko citu. 2011. gadā Peru arheologs atklāja neidentificētas būtnes kaulus. Atliekas tika nogādātas muzejā, kuru vietējā prese ziņoja. Galva ir 3 stūra formā un milzīga. Gandrīz ķermeņa izmērā, un spāņu un krievu ārsti ir apstiprinājuši, ka tas ir citplanētietis. Šie citplanētiešu galvaskausi ir atrasti visur. Ne tikai Peru, Meksikā, Eģiptē un citās pasaules attīstības valstīs. Un šķiet, jo vairāk rokam, jo vairāk atrodam. Skaidrojumu iespējams var rast 1882. gadā izdotā grāmatā Atlantīda pirmsplūdu pasaule, ko sarakstījis amerikāņu politiķis Ignācijs Donelijs. Šajā grāmatā viņš stāsta par dievišķām būtnēm, kas apdzīvojušas Zemi un iespējams bijušas planētas sākotnējie iedzīvotāji. Jautājums, vai šie dievi varētu būt citplanētieši? Grāmatā tiek skaidrots, ka pirms salas nogrimšanas tās līderi devās uz Ēģipti, Meksiku un Peru, lai kļūtu par šo zemju valdniekiem. Un tajā atklāta vēl kāda intriģējoša detaļa – unikālo galvaskausu ilustrācijas. Iespējams, viszināmākais no šiem senajiem valdniekiem ir Ēģiptes valdnieks Ehnatons. Viņš bija Nofretētes vīrs un Tutanhamona tēvs. Bet vai viņš varētu būt arī citplanētiešu karalis? Kad mēs aplūkojam Ēģiptes faraona Enhatona galvaskausu, mēs redzam, kā tas ir deformēts.
pagarināts. Tas nav tikai lielāks, tas ir gandrīz cilindrisks pakausība. Ko tas varētu nozīmēt? Vai Ehnatons bija citplanētietis? Šīs iezīmes varētu būt ģenētiskas deformācijas rezultāts. Bet daži teorētiķi uzskata, ka valdnieki kā Ehnatons bija saistīti ar citplanētiešu rasi. Daudzi uzskata, ka šī teorija ir attiecināma uz mūsdienu pasaules līderiem. Ir ziņas, ka citplanētieši gadsimtiem ilgi ir kontaktējušies ar pasaules līderiem. Bet neviens nav tik interesants kā viens no mūsu prezidentiem. Turpinājumā uzziniet, ko prezidents iespējams zina par citplanētiešiem starp mums, un vēlāk atbildes no neticama avota, runājot tieši ar ārpuszemes saprātu. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Vai cilvēki ir vieni uz planētas Zeme? Vai iespējams citplanētieši dzīvo starp mums? Ja kāds uz šīs planētas zina par citplanētiešu saskarsmi ar mums, tad tiem ir jābūt pasaules līderiem, un viņi to mums nestāsta. Daži uzskata, ka lielāko saskarsmi izbeidza maiņas darījums ar cilvēku dzīvībām un ārpuszemes rasi. Šo darījumu, domājams, noslēdza neviens cits, kā Amerikas Savienoto Valstu prezidents. Slepenā lieta - prezidenta citplanētiešu pakts. Palm Springs, Kalifornija. 1954. gadā prezidents Dvaits Eizenhauers piezemējas, lai dotos ziemas brīvdienās. Brauciena laikā viņš mistiski pazūd 20. februāra naktī, izraisot mēdīju spekulāciju vētru. Liecinieki, kas piesakās vēlākās desmitgadēs, piedāvā gluži citu stāstu. Šajā laikā Eizenhauers apmeklējis Edvardsas gaisa spēku bāzi, kur ticies ar ārpuszemes rasi. Liecinieki apgalvo, ka Eizenhauers uzaicināts, lai noslēgtu ar citplanētiešiem darījumu. Citplanētieši, kas bijuši uz tikšanos, pārstāvēja rasi, ko ufologi pazīst kā pleidianus. Bieži tos raksturo kā garākus un lielākus nekā cilvēks. Tie ir pazīstami savu šokējošo blondo matu un dzidro acu dēļ, iegūstot iesauku Ziemeļnieki. Un šīs tikšanās bija saistītas ar citplanētiešu centieniem pārliecināt ASV valdību neturpināt termokodolieroču izstrādi. Bet tikai 10 dienas pēc tikšanās ASV Bravo ūdeņraža bumba tika detonēta Bikini salā. Tas nozīmē, ka vienošanās izbeigt kodolieroču izstrādi netika noslēgta. Tika izvēlēts cits ceļš, vēl viena tikšanās ar citplanētiešu grupām, kas bija pret ASV kodolieroču izstrādi. Otrā Eizenhauera un citplanētiešu tikšanās notika Holimena gaisa spēku bāzē Ņumeksikā, un šoreiz vienošanās tika noslēgta. It kā noslēgtā vienošanās. Viņi piedāvātu tehnoloģijas, kas krietni pārsniedz cilvēku spējas, bet pretī Grejs saņemtu atļauju nolaupīt cilvēkus, lai iegūtu DNS un eksperimentētu. Bet biedējošākais ir eksperimentiem izvēlētā vieta - Pazemes militārā laboratorija ar nosaukumu Dulces bāze. Vairāk nekā 30 gadus zem Arhuletas plakankalnes tika realizēti īpaši slepeni projekti. Un šajā zonā cilvēki un citplanētieši ir strādājuši kopā pie dažādiem projektiem, no tehnoloģijām līdz bioinženierijai. Dulces bāzes pastāvēšanu gadu desmitiem apstiprina dokuments Zilās planētas projekts. Un tādi ziņotāji kā bijušais valdības ģeologs Fils Šneiders. Es biju iesaistīts bāzes būvniecībā Dulcē, Ņumeksikā, kas ir Los Alamosas laboratorija. Ārhuletas plakankalnes dienvidrietumos mēs uzcēlām 12 kubikkilometrus lielu pazemes bāzi. Ziņojumi liecina, ka bāzē bija 7 pazemes stāvi.
Bet dziļākos stāvus izmantojuši tikai citplanētiešu pētnieki saviem eksperimentiem ar cilvēkiem. Un cilvēki tika klonēti. Cilvēku ķermeņa daļas tika izmantotas, lai tās kombinētu ar citplanētiešu ķermeņa daļām. Cilvēki netika ielaisti. Stāsti ir tik baisi, ka šo vietu sāk dēvēt par murgu zāli. Kamēr šī vieta ir viena no biedējošākajām vietām, kur citplanētieši varētu dzīvot uz planētas Zeme, pierādījumi liecina, ka vēl lielāks citplanētiešu drauds ložņā zem mūsu kājām, un tas ir pieņēmis cilvēciskas būtnes formu. Turpinājumā karš Dulces bāzē prasa cilvēku dzīvības. Ļauni citplanētiešu sazvērnieki maskējas par mūsu līderiem, un mēs parādīsim ekskluzīvu interviju ar to, kas varētu būt ārpuszemes saprāts. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Līdz šim tika uzskatīts, ka cilvēki ir vienīgās saprātīgās būtnes uz planētas Zeme. Bet daži eksperti uzskata, ka citplanētieši eksistē starp mums un varbūt strādā kopā ar ASV valdību pazemes bāzē ar nosaukumu Dulces bāze. Šajā Dulces bāzē cilvēki un citplanētieši strādā kopā, lai radītu jaunu sugu, daļēji citplanētiešu, daļēji cilvēku. Viņi strādā ASV militāristu apsardzībā. Likās, ka ASV un citplanētieši mierīgi strādā kopā. Līdz Zilās planētas projekts atklāja 1978. gada incidentu, kas pazīstams kā Dulces karš. Tā ir detalizēti aprakstīta sadursme, kas izcēlās, kad cilvēkveidīgie kareivji centās iekļūt citplanētiešu izpētes stāvā. Liecinieki, to skaitā cienījams valdības zinātnieks Filips Šneiders, apgalvo, ka tikuši ievainoti no šīs ārpuszemes rases rokas. Es nekavējoties izvilku pistoli un sāku šaut. Un es nogalināju divus. Jā, viņi ir mirstīgi un iet bojā. Pēc brīža man trāpīja zils gaismas kūlis, kas mani uzšķērda kā zivi. Nodedzināja pirkstus. Tas bija kaut kāds elektrisks spēks. Gluži kā zibens, kas norāva manu kāju pirkstu nagus. Aiz mani stāvēja zaļā berete, kas riskēja ar savu dzīvību, iegrūžot mani grozā un nospiežot pogu. Ja nebūtu viņa, es šodien nebūtu dzīves. Kāpēc šīs ārpuszemes būtnes ir šeit? Un ko tās grib no cilvēkveidīgo rases? Atbildi var sniegt viena no senākajām ārpuszemes sugām uz planētas Zeme – reptiliāņi. Visos stāstos par nolaupīšanām vismazāk jūs vēlētos sastapties ar reptiliāņiem. Reptiliāņi tiek raksturoti kā reptīļi. Tirzakveidīga galva, reptiļa āda. Tie nav miermīlīgi. Tie ir vairāk tendēti uz vardarbīgiem eksperimentiem, sāpēm. Cik zināms, reptiliāņi nedzīvo debesīs. Viņiem nav lidaparātu. Viņi dzīvo zem zemes, pa kuru staigājam, vai pat blakus mums, iemiesojušies kādā, kam mēs uzticamies un ko uzskatām par cilvēku. Bet tā netuvu nav leģenda. Slepenā lieta – cilvēki ķirzakas. 1933. gads Losandželosa ar 13 miljoniem iedzīvotāju ir strauji augoša Amerikas pilsēta. Inženieris G. Vorens Šofelds pēta zelta paliekas Losandželosas centrā, kad nonāk pie neticama atklājuma. Dīvaina tuneļu labirinta ķirzakas formā un tā iedzīvotājiem – cilvēkiem, ķirzakām.
1934. gadā šis ģeologs Warrens G. Shufelds atklāja slepenu pilsētu zem Losandželosas centra, katakombas un alas, tuneļus un ceļus. Un viņš uzskatīja, ka reptiļveidīgās būtnes tur dzīvojušas. Pēc vairāk nekā 75 metru dziļa urbumā amatpersonas liek šahtas slēgt. Nav zināms, kas tika atrasts. Bet nostāsts par pazemes reptiliāņiem paliek dzīvs. Atgriežoties Bībeles laikā, čūska vai reptilis tiek uzskatīts par ļaunu radību. Šīs senās kultūras apraksta ne tikai reptiļu draudīgo ārieni un dabu, bet arī īpašās spējas, kas nepiemīt citām ārpuszemes rasēm. Viena lieta, ko cilvēki apraksta, runājot par reptiliāņiem, ir to spēja mainīt formu. Tie ne tikai izskatās kā reptiliāņi savā patiesajā formā, bet spēj pārvērsties un kļūt līdzīgi jums un man. Ja tā ir tiesa, kas zina, kādas varas pozīcijas un ietekmi tie spēja iegūt pagātnē un tagadnē. Daži iet tik tālu, ka apgalvo, kā karaliskās ģimenes locekļi, politiskie līderi, globālā elite ir reptiliāņi. Un reizēm šie citplanētieši cilvēka izskatā zaudē modrību, atklājot reptiliāņu uzvedību vai izskatu. Ja tā ir tiesa, šīs būtnes var mūs novest līdz iznīcībai, slēpjoties aiz neuzveicamās cilvēka maskas. Visbiežāk par citplanētiešiem saka, ka viņi ir šeit, lai kaitētu mums, lai valdītu pār mums. Tomēr ir citplanētieši, kas varētu būt mūsu priekšteči. Un viņi ir šeit, lai palīdzētu un mūs vadītu. Slepenā vieta - arkturiešu vēstījums. Daudzi arkturiešu uzskata par visattīstītāko rasi galaktikā. Viņi nodod savus vēstījumus, izmantojot cilvēkus, kas pilda mēdīju lomu. Mani sauc Susan Lee, esmu psihoterapijas doktore, un es sazinos ar arkturiešiem kopš 1994. gada. Sue Lee apgalvo, ka spēj saņemt vēstījumus no arkturiešu rases caur savu ķermeni. Tas ir vēstījums par cilvēku un citplanētiešu nākotni uz planētas Zeme, ko viņa pārraidīs mūsu acu priekšā. Tūlīt es ļaušu arkturiešiem sazināties pēc īsa brīža. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. No visiem citplanētiešiem, kas varētu dzīvot starp mums uz planētas Zeme, tikai arkturiešu rase dalās savos vēstījumos, izmantojot mēdījus, kā Susan Lee. Jūs būsiet liecinieki līdz šim nedzirdētam vēstījumam, kas varētu nākt no ārpuszemes rases. Sveicināti! Mēs esam arkturieši. Mēs ceram, ka cilvēki sapratīs, ka ir tie paši, kas mēs, cilvēka veidolā. Mēs esam jūsu priekšteči. Mēs esam jūs un esam ieradušies, lai atmodinātu jūs no sapņa. Ja tā ir tiesa, tad citplanētieši varētu būt cilvēkveidīgo rases priekšteči. Bet vai tie ir greji, ziemeļnieki vai reptiliāņi, vai arkturieši, vienu iespējamību ir grūti noliegt. Cilvēks var nebūt vienīgais uz planētas Zeme. Jūs skatījāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.